Wow! Nu tā, atkal no rīta nepiecēlos. Ir galīgi kaut kas jādomā. Nesīšos, kā kamerā jūs pīd acīs gaismē. Tā kā šodien ir pusotras stundas skrējiens. Ir 145 pulsiņam. Domāju, izbrīšu lielo līkumu. Tad jau arī sanāks. Jā, tā kā pārdomu skrējiens, daudz nevar nepļāpāšu, domāšu, kas man jāmaina, kas man notiek tagad, jo ir liels lūzena punkts. Liels. Bet labi, ka ir treneri, tādā ziņā ir puši. Tā kā cerams, šo smago periodu pārlauzīšu. Tā kā turās. Ja tas tik tālu noskatījies, tad noskaties arī tagad, jo tas, kas šodien notika, tas vienkārši fenomenāli. Es skrēju, bija foršas pulsiņš līdz 145, kājas super vieglas, tā kā reāli lidovis liekas sajūtas, muka var izcelt solīti. Skrien, protams, pulsiņš bišķi laiku ceļās, bet tāds kāju smagums neparādās. Protams, pēc tam jau pēc 10. kilometra sāk parādīties tas smagumiņš. Protams, beigās tur jau ir tāds viegli piedzītas, bet tā funkcija ir tāda, ka tu skrien, tu reāli visu laiku esi baigajā tempā. Pats arī, ka visu laiku katreiz tas temps lielāks un lielāks paliek. Un it kā pulsiņš tur uzaug, tur 150, 160, daži bišķi pēc 770 varbūt tā, bet nešķiet. Vispār nešķiet. Tu tā kā uznāk beigās pretvērš, tas tevi samazina. Domā, visi baigi, tūlīt viss čau, tūlīt nogurs. Bišķiņ uzsit tādu pretestību, bet tik tā, normāls temps. Un tā kā beigās kur ir, 1:30. Un es tādu savu mazo mērķi visņas izpildīju, ka var izskriet, 15,4,6 km stundā 30. Tā kā bišķi vairāk kā 2 mēneši notrenēti, varbūt sajiet. Varbūt var tomēr to kilometru zem 6 visu laiku vilkt, lai beigās to lielo izskietu zem 4. Bet neforsēšu. Cerams, ar šo es, protams, nebūšu sačakarējis visu savu nedēļu. Un garajā skrejienā vairs nebūs iekšās, jo garais skrejiens ir 26 km nedēļas beigās. Tā kā, jā, šodien interesanta diena. Kas tas bija? Es nezinu. Tā kā tā, turās.